Jau sen Baltijas biržās tik aktīvu tirdzniecību neesmu redzējusi vairākas nedēļas pēc kārtas. Arī pagājušu nedēļu aktīvu pirkšana un pārdošana notika visās 3 Baltijas biržās. Investoru noskaņas bija neitrālas, indeksu svārstības nepārsniedz 1% robežu. Pašmāju biržas tirdzniecība ļoti izteikti aktivizējas otrdien, kad apgrozījums pārsniedza 100 000 latu robežu. Investoru uzmanības centrā tradicionāli Olinfarm akcijas. Pašlaik akcijas cena sasniedza 1,68 latu cenas robežu, kas ir arī šīs akcijas lokālais maksimums, kā arī augstāka cena kopš 2008. gada aprīļa. Analizējot Olinfarm akciju ar tehniskas analīzes rīkiem, gribu piebilst, ka pašlaik akcijas cenas svārstības koridors ir 1,46, 1,68 lati, kur neliela korekcija būtu ļoti loģiska. Tomēr, ja pircēju spiediens turpināsies arī turpmāk, tad akcijas cena varētu sasniegt 1,8 latu robežu. Jau ierasta aktīva tirdzniecība bija vērojama Nasdaq OMX Vilnius, kur dažās dienas apgrozījums sasniedza pat 5,7 miljonu liti. Šoreiz investoru centra bija netipiskas akcijas. Nevis tradicionāls Teo un Nukeo bankas, bet Paneviežas statības trestas, City Service, Apranga. Par Aprangu gribētu piebilst, ka kopš rudens sākuma akcijas cena izauga pa vairāk kā 20% un šobrīd sasniedz savu maksimālu cenas līmeni kopš 2008. gada septembra.